15 megabiti, protams, ir pagaidām ļoti liela kapacitāte. Un tas, ko mēs gribam un kā mēs redzam, tos 500 megabitu izmantošanu, ir, protams, pilnā komplekta pieslēgšana ar 500 megabitiem. Tas ir kopā ar mūsu HD televīziju. Un šī 500 izmantošana mēs redzam sekojuši, ka mēs plānojam attīstīt vairākus servisus. Mēs plānojam personificēt, pieslēgt pie interneta arī televīziju, tā ka var personiskās ziņas skatīties un interaktīvi strādāt ar televīziju. Protams, tas vēl neliedz pašam lietotājiem izmantot tos 500 megabitus, lejupēlodējot filmas, apmainoties ar failiem ar draugiem un tā tālāk. Tā kā nākotnē es domāju, kad attīstīsies arī personiskā TV iespējas un klienti varēs izmantot šīs lietas, tad mēs jau būsim gatavi tam. Klienti varēs, teiksim, savas bildes, savas filmas, pat savas HD video klipus likt Latelekom serveros. Jā. Varēs likt Latelekom serveros un varēs viņus izmantot, varēs ar draugiem apmainīties. Tā kā faktiski televizors, dators un telefons būs vienota vide, kurā klienti varēs strādāt un to varēs redzēt sev ērtākā veidā, kurā gribēs. Apmainīties ar saviem pēdējiem ceļojumiem, apmainīties ar pēdējiem iespaidiem. Mēs strādājam arī pie šīs idejas attīstības. Pagaidām gan viņa pasaulē nav tā ļoti pacēlusies un aizgājusi lielā mērā, bet iespēja kā tāda mēs, protams, to sniegsim. Jautājums, cik viņi būs lietojami, proti, cik viņi bieži lietos, jā, un cik viņi intensīvi lietos, bet iespēja tāda būs. Tā ir vīzija, ko proponē ļoti daudzi operatori, kuri strādā ar FTT, ar optikas pieslēgumiem, jā, un kāpēc ne? Tieši tā, tas ir arī to, uz ko mēs arī gribētu iet. Tā ir laba ideja, ko mūsu satura cilvēkiem ir noteikti jāapspriež tuvākajā laikā, un viņi varētu arī nākt. Es negribētu komentēt to viņu vietā, jā, principā tas ir viņu bizness, bet tā ir laba ideja, kuru mūsējie noteikti apsver. Bet drusku par to projektu kopumā 3 gados mēs gribam 60% no Latvijas noklāt ar optisko internetu. Rīgā bija šī lielāks pārklājums, 75–85%, Latvijā kopā 60%. Tātad. Un līdz gada beigām jau plānojam pie 8000–10 000 klientiem, skatoties, kāds ir pasūtījums skaits tagad un pozitīvās klienta atsauksmes, ko mēs gūstam, un nākamajā gadā plānojam 40–50 000 klientus pieslēgt.